Izdomāju tā vēl kārtīgi nostiprināt dažādas varbūtības un izmantot abas mūsu nu pat izpētītās īpašības, formulas. Mums ir divi skolēni, Alise un Boris, kuri pēc skolas dodas uz basketbola turnīru, trenēt sodiņus, un abiem ir savas varbūtības trāpīt. Ļoti sagadīšanās pēc viņiem ir iedevušos vārdus Alise un Boris, un gluži vienkārši Alise trāpa un Boris trāpa. Un, protams, ka arī viņu attiecīgās varbūtības mēs zinām. 60 un 40%. Un nu tad skatāmies, kas mums ir jāizrēķina. Pirmais, kāda var būt ka trāpīs abi divi. Tas, ka trāpīs abi divi, nozīmē šķēlumu. Gan Alis, gan Boris trāpa. Un tie ir neatkarīgi notikumi. Tāpēc mēs sareizināsim varbūtības. Ja tie nebūtu neatkarīgi, mēs tā nedrīkstētu darīt. Mēs sareizinām varbūtības, tātad procentus labāk nereizināt, labāk pārtaisīt par decimāldaļām. Mēs iegūstam 0,24 jeb 24%. Otrais, kāda varbūtība, ka vismaz viens trāpas sodiņš? Tātad varbūtība, ka Alise vai Boris trāpas sodiņš, tātad apvienojuma varbūtība. Tas nozīmē, jāsaskaita individuālās varbūtības un jāņem nost šķēlums. Tātad 0,6 plus 0,4 mīnus 0,24. Varēja īstenībā stāt procentos. 0,76 jeb 76%. Lūk tā. Un kāda varbūtība, ka abi aizmetīs garām? Tas nozīmē, ka Alise netrāpa. Un tas nozīmē, ka pie reizes Boris arī netrāpa. Jā, kā gan to izrēķināt? Izrādās tik vienkārši. Mēs vēlreiz izmantosim šo formulu. Alise netrāpa, reiz Boris netrāpa. Tātad Alises netrāpīšanas varbūtība ir 0,4, Boris netrāpīšanas varbūtība ir 0,6. Kopā 0,24 un 24% atkal. Cik garlaicīgi. Bet interesantais ir, varbūt es atļaušos parādīt vienu interesantu lietu. Kāda varbūtība kā aizmetīs garām, to var pateikt citādi. Tikpat labi šis jautājums varēja izskanēt, kāda varbūtība, ka nebūs tā, ka vismaz viens trāpa. Un, protams, ka šitā neviens nerakstīs, bet šis ir pretējais notikums. Nu, ja nebūs šis vārds nebūs, šis būtu pretējais notikums. Principā tas, ko mēs prasām, ir tas pats, kas aplūkot šo apvienojumu, vismaz viens trāpa, un skatīties, kā ir, ja tas neizpildās. Nav tā, ka viss trāpīja. Tad mēs no 100% vienkārši atņemtu tos 76%, kas atbilst tam, ka ir kaut viens trāpījis. Un atkal sanāk 24%. Tā kā nav nejaušība. Bet lūk tā. Lūk tā, vēl viens uzdevums, kurā mēs nosprinājam šos likumus. Jācer, ka kopumā arī jums tas noderēja. Tiekamies jau nākamajos video, kur mēs tagad paplūkosim vairāk nosacītās varbūtības.